Sprūda kungs, es domāju, ka daudziem šodien zālē ir ļoti liela vilšanās. Jo tā vietā, lai jūs atnāktu un konkrēti runātu par attiecīgo gadījumu, par drona ielidošanu, lidošanu mūsu gaisa telpā, nokrišanu, uzsprāgšanu 300 metrus no ciemata, jūs atnākat šeit un vispārinat šo jautājumu. Runājat tā, it kā jūs šodien uzstātos pie jūsu apstiprināšanas amatā. Nevis situācijā, kad jūs jau 3 gadus pildat šos ministra pienākumus. Tā it kā jums būtu ieceres un vīzija, nevis par to, ka jums būtu atbildība attiecīgos gadus jūsu darbā sasniegt noteiktus konkrētus rezultātus. Jūs tā arī neatbildējāt uz jautājumu, Sprūda kungs, cik garš ir jūsu centimetrs. Tas, ko jūs esat deklamējis entajās vietās, par to, ka jūs aizsargāsiet Latviju un tās cilvēkus no 1 centimetra. Jums ir jāatnāk, jums ir iespēja atnākt un uzrunāt. Jūsu pašu parlamentārā sekretāra Gāteres kundze televīzijā šodienas jautājumā teica, ka, ja drons ilgāk būtu virzījies valsts iekšēnē, šūnu apraide būtu aktivizēta un sabiedrība tiktu informēta. Tas netika darīts, jo mēs katru gadījumu izvērtējam individuāli. Tad Sprūda kungs tika apzināta izvēle pieņemta, lēmums no jūsu politiskās vadības aizsardzības ministrijā, no progresīvajiem, ka sabiedrību neinformēs. No tā var secināt, ka jūs apzināti pakļāvāt dzīvības briesmām cilvēkus abu dronu lidojumu trajektorijā visā garumā. Ir pants par bezatbildību, vai ne? Ja bezdarbību, kur izraisa riskus. Mēs runājam par vienu dronu. Gāteres kundze saka, ja tas drons, kas lidoja iekšā, būtu lidojis ilgāk, mēs būtu painformējuši cilvēkus. Tad cik garš ir jūsu centimetrs, vēlreiz atkārtoju? Ja nepietika ar 15-16 minūtēm lidojuma, kas varēja pie maksimālā drona ātruma būt 50 km distance. Kāpēc tad par pirmo dronu? Jo pirmais bija 1 naktī, otrs drons bija 2:30 naktī. Pirmais drons nolidoja krietnu ilgāku laiku Latvijas teritorijā nekā otrais, kurš nokrita. Kā tas iet kopā ar Gāteres kundzes teikto, ja viņš būtu lidojis ilgāk, tad cilvēks informētu. Pirmais drons 1 naktī lidoja gandrīz 2 reizes ilgāk kā tas, kurš nokrita. Jūs nākat runāt par to, ka mēs esam iztērējuši tik un tik miljonus, tik un tik miljardus un tik kubikmetrus betona un tā tālāk. Tā ir lielākā šī valdības nelaime. Visi runā par iztērētiem miljoniem, miljardiem un betoniem. Neviens nerunā par sasniedzamajiem mērķiem un konkrētiem rezultātiem. Jo, ja runā par betoniem un runā par miljardiem, tad var izvairīties no atbildības. Ja runā par to, ka mēs būvēsim savu aizsardzības sistēmu, tad kādu, Sprūda kungs? Ka mēs investējam 5% no iekšzemes koprodukta, lai notriektu 1 dronu, spētu brīdināt cilvēkus, vai notriektu 10, tas ir Igaunijas piemērs, 10 tur bija, vai Polijas 20 dronus, vai ņemot vērā to, ka vienā naktī Krievija spēja izšaut 1000 dronus, kas var iznīcināt visu mūsu kritisko infrastruktūru vienā naktī, nesagaidot NATO karaspēku 5. panta ietvaros. Vai mēs attīstam šādas spējas, vai tikai uz dažiem droniem? Jūs par šo klusējat. Tad lūdzu kāpiet tribīnē un pamatojiet. Jums ir vajadzīgi šie 5% aizsardzībai, jo jūs gribat sasniegt konkrētu rezultātu. Un atskaņojiet to rezultātu šeit tribīnē. Lai vispār būtu iespējams no jums un no valdības prasīt atbildību. Jums ir iespēja vēlreiz nākt un šo visu paskaidrot un ieviest skaidrību.